Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Bērnu seksuālā drošība internetā. Ak, dieniņās, cik ārkārtīgi svarīgs temats man šķiet mūsdienu digitālajā pasaulē. Es sarunāšos šodien ar Maiju Katkausku, Droši internets LV vadītāju. Sveika, Maija! Sveika. Šis ir, man šķiet, vienkārši ļoti būtisks temats, par kuru runāt, jo mēs, tad, kad mēs bijām pusaudzes vai vēl jaunāki bērni, mēs nebijām pakļauti šādam riskam, tāpēc, ka šāds risks nepastāvēja. Nebija tādas īsti digitālās pasaules. Mēs nevarējām sevi kailu nofotografēt un nevienam nevarējām neko aizsūtīt. Un šobrīd šī ir tāda, man šķiet, absolūta realitāte. Multipakalpojumu uzņēmums Tele2 kopā ar Norstatu ir veicis arī aptauju. Tika aptaujāti aprīlī 503 vecāki. Un tas, kas atklājās aptaujā, ka 81% vecāku Latvijā patiesi raizējas, vai kāds viņu bērnu varētu uzrunāt tiešsaistē un manipulēt, un, piemēram, pakļaut seksuālai izmantošanai. Savukārt puse no vecākiem atzīst, ka viņu bērniem ir nepilnīga zināšanas. Ko tad īsti darīt, ja šāda situācija ir notikusi? Un mēs par šo visu runāsim. Mēs sāksim ar to, kur un kā notiek bērnu pakļaušana seksuālai izmantošanai digitālā vidē. Kā tas notiek mūsdienās? Protams, ka šie varmāks ļoti labi zina un ir izpētījuši, kur bērni visbiežāk uzturas, kuras ir tās vides platformas. Tātad tas ir Snapchat, Instagram, spēļu platformas, un arī TikToks vēl. Tas, kur bērni ir un kur viņus uzrunā, tādu pirmo piegājienu uzrunāšanai. Uz iedraudzējas ar bērnu spēļu platformās varbūt izliekas par, ir kā otrs spēlētājs, iedraudzējas, sākumā apspriež tikai spēles, runājas par kaut kādiem hobijiem, tādu nevainīgu sarakstu kaut kādu mēnešu varbūt garumā. Un tad pārvilina uz nedrošām platformām, kuras neviens nekontrolē, kur nav šo rīku, lai izķertu pēc atslēgas vārdiem saziņu, kas notiek. Ja? Un tajā brīdī visbiežāk tās ir tādas video straumēšanas platformas. Es pat nesaukšu tagad nosaukums, jo šīs platformas mainās ik pa 2 nedēļām. Atkal jaunas citas platformas. Viena tiek slēgta drošības apsvērumu dēļ, jo viņiem jau ir uz pēdām. Ja? Viņi taisa nākamās šādas platformas. Un bērnu video straumēšanas visbiežāk. Un video čatā sazinās ar bērnu. Jā, tā, viņš ir aizvilināts prom no tām lielajām platformām, kur bērns ir uzrunāts un kas tiek kontrolēts. Jā. Īsumā ārkārtīgi baisi tas, ko tu stāsti, un reizē arī tā ir realitāte. Kā mēs vecāki varam pamanīt? Kaut kas liecina bērnu uzvedībā par to, ka kaut kas tāds notiek, ka mums ir jākļūst uzmanīgākiem, ka mums ir iespējams jābūt kādai sarunai, vai varbūt mums arī jāielūkojas, kas īsti notiek telefonā, datorā, planšetdatorā. Kas ir tas signāls, pēc kura mēs varētu nolasīt? Kaut kas nav labi. Jā, ir šī ļoti tāda smalkā līnija vai šaurā robeža starp bērnu drošību un bērnu privātumu. Protams, mēs vecāki par saviem bērniem esam atbildīgi līdz viņu 18 gadu vecumam, līdz viņi sasniedz 18 gadus. Bet es nevaru iedomāties, ka, piemēram, es mamma 16-gadīgam, piemēram, dēlam, pārbaudītu viņa sarakstus, kas tur ir. Kas attiec uz mazākiem tādiem sākumskolas vecuma bērniem, es teiktu, ka jums vajadzētu izrunājoties ar bērnu, sakot, ka tas ir viņa drošības dēļ, noskaidrot bērna pinkodu vai kopā uzlikt pinkodu viņam. Lai kaut kādā situācijā, ja vecākam tiešām ir kaut kādas bažas par bērnu drošību, viņš tomēr var paskatīties. Bet pats svarīgākais ir visi drošības iestatījumi, ko piedāvā platformas. Pat ja jūsu 10-gadīgais bērns, kurš vēl nedrīkst būt TikTokā, jo atļautais vecums ir 13+, bet ja viņš tur ir, tad obligāti šie privātuma drošības iestatījumi pirmkārt, lai neviens svešais nevar uzrunāt jūsu bērnu. Lai tie ir tikai, kas ir viņa draugu lokā, un vēl arī jautājums, vai bērns pazīst visus tos, kas ir viņa draugu lokā, vai ir reālajā dzīvē redzējis, vai tie ir klases biedri draugi, vai vienkārši kaut kādi, kas izliekas varbūt par bērniem.
Ja, tas, ko vecāki arī saka, ka 70% šai aptaujā ir runājuši bērniem par seksuālās izmantošanas riskiem internetā, savukārt 17% to nav darījuši, un 7% vecāki saka, ka vispār nesaprot, kā to darīt. Kādai jābūt Maija šai sarunai? Kā vispār uzsākt? Un varbūt kurš ir tas vecuma posms, kad mēs sākam par to runāt? Tajā brīdī, kad bērnam ir iedots vietālrunis, vai viņam jau tiek iedots planšete, kaut vai 4-gadīgam bērnam, ir jārunā jau arī atbilstoši bērna vecumam par tiem riskiem. Tādam 4-gadīgam droši vien visbiežāk būs, ka ja viņš ierauga kaut ko, no kā viņš nobīstās, ka viņam uzreiz ir jānāk pie manis. Tas varētu būt, ka skatoties vienu, otru, trešo video, ka viņš uzspiež kāds reklāmas vai podziņus un kaut ko, no kā nobīstas ierauga. Tad jau, kad jau bērns sāka viens pats jau ar šo, jo bērndārs bērni, es ceru, ka pārsvarā ir tomēr izmanto šo ierīci, tā, ka vismaz vecāks pār plecam redz, kas ir tas, kas vai pats ir uzlicis, tā, lai bērns nevar tur brīvi pārslēgties, piemēram, YouTube Kids, tad liek nevis vienkārši YouTube, ja? Tādiem mazākiem bērniem, kur ir ierobežots tāds drošāks saturs. Un lielākiem, protams, tiklīdz kā bērns viens pats pārvietojas, tad par saziņu ar svešiem cilvēkiem, par privātumu, ko es lieku, ko es nedrīkstu likt, māju, brāļus, māsas, fotografēt sevi, pēc iespējas mazāk fotografēt, filmēt, saziņu ar svešiem cilvēkiem, šīs spēļu platformas, laika ierobežošana, tur jāizrunā un ideāli jau uztais tādus kopīgos ģimenes noteikumus, kurus pārunā atbilstoši bērnu vecumam, un visi arī izmanto, un arī bērnam ļauj ieteikt, ko vecāki drīkst vai nedrīkst. Varbūt bērnam kaitina, ka, mamma vai tētis sēž ēd pusdienas un paralēli tur lasa ziņas, telefonā. Bērnam jau pietrūkst tās uzmanības, un viņš sāk darīt to pašu. Tāpēc atbilstoši bērna vecumam izrunāt šos riskus, mums droši internets LV mājaslapā arī ir ieteikumi, kā vispār par kādām tēmām, kā runāt, ko teikt, preventīvi arī, kas būtu jāizrunā, kurā situācijā noteikti vērsties pēc palīdzības. Un, noteikti ir jārunā visos vecumos. Tur nav tā, ka sagaidīšu 13 gadus bērnam, tad runāšu, tad būs par vēlu, jo tad bērns vairs vecākos neklausās, viņam ir svarīgs draugu viedoklis. Kāpēc ir svarīgi arī varbūt tai pusauģu vecumā šādas sarunas? Jo tad mēs kaut kā paļaujamies, ka viņi ir lieli un tiks galā. Bet īstenībā pusauģi arī pakļauti milzīgam riskam, ja mēs runājam par seksuālu izmantošanu. Tas, ko mēs redzam, arī mums arī ir šis izstrādātais rīks kopā ar Valsts policiju un Bērnu aizsardzības centru, kas ir sos.drošsinternets.lv, kā pašpalīdzības tests, ko bērni var pārbaudīt savu draudzību internetā. Un, mums ir 3 gadu laikā vairāk kā 10 000 Latvijas bērnu ir pārbaudījuši savu draudzību. Tie cipari nav iepriecinoši. Būtībā mēs tā skatāmies, ka no pavadināšanas internetā, no tiem, kas vispār ir pildījuši testu, 20% bērnu, vairāk nekā 2000 bērnu, policijas redzeslokā nonāk 100 bērnu šādu gadījumu gadā. Mums ir 3 gadu laikā tie jau vairāk nekā 2000 bērnu, kas potenciāli cietušie. Kaut vai mums vai draugs mēģināja to pierunāt vai piespiedu fotografēt vai filmēt sevi kailu, apstiprinoši atbildējuši 1777 bērni, tie ir 18%. Un, kas ir vislielākais risks, vai tu arī pēc tam, kad tev fotografēja, kad tev prasīja, vai tu arī nofotografēji, nofilmēji sev kailu, 1095 bērni, 60% bērni atbild apstiprinoši. Tad, kad viņiem paprasa, viņi to dara. Un viņi sūta fotogrāfijas, jo pieaugušie ļoti lieliski prot manipulēt. Un visriskantāk ir, mēs redzam arī šos datus, ko bērni atbildējuši atbilstoši bērnu vecumam. Bērnu vecumā līdz 10 gadiem tie ir 85%, kur tad, kad viņiem paprasa, viņi arī nosūta. Es teiktu, ka tā vecuma grupa ir tā, ar ko visvairāk vecākiem jārunā. Un pēc tam arī mums droši internets LV lapā ir ziņojuma līnija, kur mums ziņo par gan bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem, gan arī šiem bērnu pašu radītajiem kailfoto, kas nonāk šos tumšajos tīklos, pedofilu tīklos, kur viņi arī pēc tam apmainās ar šiem iegūtajiem video un fotoattēliem un video. Tas, ko mēs redzam, tas ir pārsvarā meitenes vecumā līdz 10 gadiem.
kas ir tas visbīstamākais. Sensitīvākais vecuma posms, jā, kad viņas ir viegli uzrunāt, manipulēt, stāstot, cik viņas skaistas, jaukas, brīnišķīgas. Bet, ja mēs runājam tieši par tādiem pusauģiem, vai ar viņiem var runāt, ja jūs tagad tādas 14 gadnieku sāksiet runāt, tad būs grūti ļoti, ja jūs neesat to darījuši jau no pirmās klasītes, ja no brīža, kad bērnam ir šis telefons. Nesapratīs, ko jūs tieši pēkšņi tagad gribat. Bet, protams, ka ir jārunā, jo tur ir cita veida riski. Gan tas, piemēram, tad 14 gadu vecumā jaunieši jau mēģina atrast kaut kādus darbiņus, kur piepelnīties, tad šo arī lieliski varmāks izmanto, piedāvājot apmaiņā pret kēlfoto, piedāvājot naudu. Un tad bērns tā padomā, saprot, ka es visu dienu, nezinu, kaplēšu kaut kur kādu lauku. Vai kafejnīcā strādāšu? Jā, vai kafejnīcā visu dienu skājām strādāšu, vai kaut ko, jebko darīšu visu dienu. Bet man ir alternatīva aizsūtīt 2 savus kēlfoto un es nopelnīšu to pašu, ko pa visu dienu. Un mums te arī bija tieši jautājums, vai solīja naudu vai dāvanas, ja darīsi, ko vēlas tavs draugs. Un jā, apstiprinoši arī 17% ir atbildējuši, 1783 bērni ir atbildējuši apstiprinoši, ka viņiem piedāvā naudu vai dāvanas, lai aizsūta savus kēlfoto. Paklāpēt, tie ir milzīgi cipari. Tas ir īstenībā, tā situācija ir daudz nopietnāka, nekā es vispār iedomājos, pirms mēs uzsākam šo sarunu, ka tas ir īstenībā ļoti, ļoti, ka mums katram vecākam būtu jāapsmadziņo šis un noteikti jāsarunājas ar savu bērnu. SOS.lv droši internets. SOS.droši.internets.lv, jā. Mūsu mājaslapā arī ir sadaļa bīstamā draudzība, un tur ir šis rīks. Un arī tur ir pa vecumu grupām bērniem līdz 15 gadu vecumam, tad 16-17 gadīgiem jauniešiem, ja tur mazliet likumdošana atšķirs. Tad vecākiem atsevišķs tests, ja viņi ir runājuši jau ar bērnu. Un saprot, ka kaut kas nav, un bērns jau kaut ko ir izstāstījis, tad vecākam, lai viņam saprast savas tiesības un kādas normatīvais akts ir pārkāpts, viņi arī var iziet cauri pēc tā, kādas ir bērnu saruna bijusi ar bērnu. Un ar jā, nē vai nezinu, vai nav informācijas, viņi var atbildēt uz visiem jautājumiem 20 apmēram un saņemt jau izsmeļošu atbildi, ka ja jūsu bērns atbildēja apstiprinoši šo jautājumu, tad tas ir tāda likuma pārkāpuma, noticis tas un jums ir jādara tā un šādi. Jau rīcības tāds modelis ir uztaisīts kopā ar Valsts policiju un Bērnu aizsardzības centras un tiešām lielisku rīku izstrādājuši, kas var būt labs palīgs. Kas ir pats būtiskākais, ko arī Valsts policijas psihologi ir uzsvēruši, vecāki nekādā gadījumā nedrīkst vainot bērnu un nedrīkst sodīt bērnu, tad, kad viņi uzzina, jo tajā brīdī bērni aizslēgsies, un ja jūs aiziesiet ar bērnu uz Valsts policiju, tā kā jau meklēt vainīgo, lai pasargātu citus bērnus, tad bērns vienkārši neko vairs nestāsta, un tā ir vislielākā problēma. Viņš nestāsta neko. Viņš ir aizslēdzies, jo viņš zina, ka vecāki pieaugušais viņu sodīja, pieaugušais viņu kaunināja, un viņš nestāsta vairāk. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, un bērniem vispār ir milzīgs kauns tajā brīdī, kad viņš ir kādam aizsūtījis savu kēlfoto manipulācijas rezultātā. Es teikšu, jo bērns nekad nedrīkst tikt vainots par noziegumu, ko pret viņu ir izdarījis pieaugušais. Nekad. Jā, bija neapdomīgs, jā, nepaprasīja vecākam, jā, aizsūtīja to savu kēlfoto. Bet viņš nevar būt vainīgs pie tā, nevar tikt vainots par to. Tas, ko Maija stāsta, patiesībā tas ir šokējoši. Un šokējoši zini, ka tiešām tas mazais procents, tie ir tie 100 gadījumi, kas nonāk policijas redzeslokā, un ir ārkārtīgi skumji, ka bērns ir tik ļoti nobijies. Protams, tā vecāku reakcija nav jau tā, ka mēs katru dienu dzīvojam ar domu, ka mūsu bērnu kāds seksuāli izmantos internetam. Protams, ka vecākam tas ir ļoti šokējoši uzzināt šo, bet mums ir jābūt pieaugušajiem tajā brīdī. Ja? Ir jātiek galā ar savām emocijām. Ja mums ir jāpalīdz bērnam, kā tu saki, kā tāds 10-gadīgs bērns var būt vainojams pie tā, ko ir paveicis pieaugušais manipulācijas ceļā?
Tas arī visbiežāk ir. Un tad, tajā brīdī, kad bērns ir, viņi jau tiek iedzīti strupceļā un bērns kaut kādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, vēl ir, ka šie varmāks izmanto taktiku. Viņi aizsūta citu bērnu kailfoto, ko viņi jau ir ieguvuši. Viņi aizsūta tam nākamajam bērnam citu bērnu kailfoto, iedrošinot, ka tas ir normāli. Viss tā dara, viss sūta savus, viss liek savas fotogrāfijas, viss sūta savas plikās bildes, viss noģērbs kameras priekšā. Un ir arī tā, ka bērns, protams, skatoties TikToku, sakojot varbūt ar kaut kādām apšaubāmas, ētikas vērtībām, zvaigznēm, tas bērns arī to kailumu redz, no mūzikas zvaigznēm, no kaut kādiem, varbūt seriāliem vai no kā, ko viņš skatās. Viņam ir pilnīgi dabīgi tāds kailums. It sevišķi, ja vēl vecāki ir grēkojuši un savus kailos bērnus pludmalē vai vannā ir likuši, un arī to bērni ir redzējuši. Kā viņam pēc tam pašam kritiski izvērtēt, vai sūtīt kādam savus kailfoto ir ok vai nav, ja, piemēram, mamma ir pludmales bildes pirms pāris gadiem vēl likusi sociālos tīklos Instagramā, jā. Tā kā ļoti manipulē, sūta citu bērnu fotogrāfijas, prasa bērnam, un tiklīdz kā bērns ir aizsūtījis vienu savu kailfoto, viņam tiek draudēts, ka tas visiem tiks nosūtīts, un tev ir jāsūta vēl un vairāk, un video jau tagad jāsūta. Tiešām ļoti veikli manipulē, un bērnam ir ļoti grūti pateikt un pastāstīt kādam, jo viņam tiek draudēts, ja tu kādam pateiksi, tad tas vispār visur nonāks. Vai policija ir iespēja atklāt šos varmākus vai noķert? Jā, protams, un tāpēc ir svarīgi, kas arī, ko bērni tajā brīdī, ja viņu nāk pēc palīdzības un viņus vecāki nobiedē, kā ārpus, ko tu izdarīji, ņemšu nost. Pirmais, ko bērns izdara, viņš visu izdzēš. Un tad policijai, piedodiet, bet nav iespējas noķert, jo viņam nav nekādu pierādījumu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ko mēs arī šajā testā izpildot, ir tie 5 soļi svarīgākie. Pirmkārt, bērnam, pirmkārt, pastāst kādam pieaugušam, kam tu uzticies. Otrkārt, nekādā gadījumā neizdzēs saraksti, nobloķē lietotāju un pārtrauc saraksti, bet neizdzēs. Un neizdzēs savu sociālo tīklu kontus. Tam visam ir jābūt, lai policija var atrast šo cilvēku, kurš to ir darījis. Vēl viena, man šķiet, tāds milzīgs bloks ir pornogrāfiska tipa saturs. Tas, ko dara, bērni viens otram mēdz sūtīt, vecāku klašu skolēni, jaunāku klašu skolēni čatos iepludina šo. Kā reaģēt uz šo? Kas ir šis? Šeit arī mēs kādu laiku atpakaļ kopā ar Valsts policiju un biedrību Papardziedas izstrādājām materiālu tieši par to, galvenokārt skolotājiem paredzētu, bet arī vecākiem, ka saprot, ka bērni ir skatījušies pornogrāfiju, kā rīkoties. Jo tas arī ir diezgan, nav tā viennozīmīgi, ka kāds, vienaudži vai vecākie bērni ir nosūtījuši, mēdz arī gadīties, ka bērns ir tātad cietis no šīs seksuālās vardarbības internetu vidē. Un kā viens no paņēmieniem, lai bērnu ieinteresētu par šīm tēmām, viņam šis pieaugušais ir sūtījis pornogrāfisku saturu. Bērnam tas ir bijis iespējams, tas ir bijis nevis vienkārši pornogrāfisks, bet jau tāds, kā angliski saka, hardcore, par traku jau, vispār, lai bērns spētu to sagrabot. Un viņam ir tas bijis pietiekoši traumējoši, lai atreaģētu. Viens no veidiem, piemēram, ir, ka viņš to sūta citiem bērniem. Citi veidi ir, ka bērni to, ko viņi redzējuši, viņi izpilda saviem jaunākiem brāļiem, māsām vai draugiem kaut kādiem. To atkārto ir bijuši vairāk gadījumu, kur mēs esam iesaistījušies, kur 8-gadīgas meitenes ir saskatījušās pornogrāfiju un pēc tam atkārto to un filmē to un sūta kaut kur. Ir daudz, līdz ar to arī šie ierobežojumi, tas saturs, ko bērni redz, viss ir jāpārrunā. Un es teiktu, jo vēlāk bērnam ir savs vietas tālrunis, jo labāk. Un to mēs redzam, ka vecāki, ja pirms gadiem 5, 10, visiem pirmklasniekiem es teiktu, ka bija tālruņi, tad tagad jau ir gana daudz vecāku, kur tomēr mēģina attālināt, ka 1. un 2. klasē bērnam, piemēram, ir šis vietpulkstenis ar mērķi vienkārši sazvanīt bērnu, bet nav vietālruņa savējā tieši, lai pasargātu no šāda veida riskiem, kam pakļaut ir tieši sākumskolas vecuma bērnu visvairāk. Jā, vēl arī tāda saturu ierobežojošu rīku izmantošana
Un arī ekrāna laiks, zin kā, es arī biju kaut kādā ziņā, man šķiet, naiva. Man meitai telefons parādījās 4. klasē, dēlam gan 1, bet tur bija apsvērumi, lai viņš varētu sazvanīt, un mēs varētu viņam doties pakaļ. Bet, ja sākumā naivi man šķita stundu dienā, nē, 10-15 minūtes dienā ir maksimums, ko es tev varu atļaut, lai tu vari sazināties, nezinu, Omejai sūtīt bildi, vai ar mani sazināties. Tas ir, kaut kā mēs naivi paļaujamies, man šķiet, vecāki brīžiem un vērtējam pēc sevis, neizprotot īsti, cik tad bērns, cik tad bērni, piemēram, psihi ir spējīgi turēt satura apjomu un vispār, vai tas vispār ir vajadzīgs. Un kā vecākiem rīkoties, ja viņi saprot, ka viņu bērns ir, piemēram, pārsūtījis vai atradis šādu pornogrāfisku saturu un kādam sūtījis? Ko darīt? Kas ir pats numur 1, pats svarīgākais, bez vainošanas, kaunināšanas, uzbrukšanas, sodīšanas. Pats svarīgākais ir jānoskaidro, kur bērns ir dabūjis šo saturu. Vai pats meklējis pēc atslēgas vārdiem, vai viņam to ir kāds skolas biedrs atsūtījis, vai to ir atsūtījis kāds pieaugušais. Jo tur ir pilnīgi cita līmeņa, tas rīcības algoritms pēc tam. Ja bērnam ir atsūtīts pieaugušais, tas ir krimināli sodāms pārkāpums no pieaugušā puses, un ir atkal noticis noziegums pret bērnu. Un, lai nav tā, kāpēc tu meklē to pornogrāfiju, kāpēc tu sūti kādam, jo iespējams, šķetinot to, ka bērnam ir kāds sūtījis pornogrāfiju, iespējams sapratīsiet, ka bērns ir arī savus kāfoto, piemēram, nosūtījis tālāk. Tāpēc ļoti, ļoti uzmanīgi. Un pirmiem jautājumiem ir jābūt tādiem, ka ir jāsaprot, jātaustās, kur bērns ir pornogrāfiju dabūjis. Pat ja viņš ir meklējis kaut kādu iemeslu dēļ, intereses pēc, vai varbūt kaut kur jau ir redzējis, nezinu, pie klases biedra noskatījies, un pēc tam pats ir meklējis, jo ir šī interese radusies. Tad ir jānoskaidro, un tas, kas jādara, jāsaprot, ir, vai ir tādās sarunās ar bērnu, vai ir kaut kāds, sekas, vai bērns turpina meklēt šo pornogrāfisko saturu arvien vairāk, vai varbūt aizvest pie kāda psihologa parunāties un saprast, vai ir bērnam jāiet pie psihologa, izrunāt ārā to, kas ir sakrājies, vai varbūt nav bijis šī pieredze tik traumatiska, lai būtu īpaši jāiesaista speciālists. Jā, patiesībā. Tas atkarīgs no bērna vecuma noteikti. Jā. Es domāju, ka bērnam, kā tu arī saki, tas ir tā milzīgā kauna sajūta, vai ne? Ko es esmu izdarījis, jā, bet ko tu 10 gadu vecumā vispār vari apzināties, jā? Ko tu esi izdarījis, un ir sevišķi tur, kur piedalījies pieaugušais ar ļoti ļauniem nolūkiem. Tad, ja ir, piemēram, sūtīts šīs kailbildes vai video, kur tas viss paliek? Kas notiek ar šo saturu? Tas nonāk saucamajā dark web, un mēs nekad arī neuzinām, kur tas klejo, un iespējams vēl klejo ļoti ilgus gadus. Kas notiek ar šo saturu? Es nevaru teikt, ka 100% tas nonāk šajos tumšajos tīklos, ko izmanto pedofīli, bet jo iespējams kāds vienkārši ir izvilinājis no bērna šo saturu un atstājis uz sava datora, uz saviem kaut kādiem tur datu nesējiem, tikai un vienīgi savas vajadzības pēc, lai apmierinātu savas kaut kādas seksuālās vēlmes, skatoties uz jūsu bērnu. Ja? Bet nereti tātad tiek izmantots no viena bērna iegūtās fotogrāfijas un video, lai iedrošinātu citus bērnus. Tātad tas tiek jau sūtīts kādiem citiem bērniem tālāk. Un, vai tiek apmainās šajos pedofilu fórumos, kādas video un bildes ir redzējuši, un pēc tam mēs ziņojam līnijas, mēs saņemam informāciju par to, ka kāds ir kaut kur pamanījis kādos fórumos, ka ir šāds saturs, viņi ziņo mums, un mēs sadarbībā valsts policija un internetu pakalpojumu sniedzējiem pēc iespējas ātrāk, lai no publiskās vides dzēstu šos saturus. Rīkojamies, parasti tas ir 2-3 dienas, bet problēma jau ir tāda, ka ja kādam ir šis saturs, viņš jebkurā brīdī, jebkur atkal var publiski ievietot, un tas arī, manuprāt, ir tāda vislielākā bezpalīdzības sajūta. Jā, es pieļauju, ka tie 10-12 gadu vecumā bērni esot drošībā savā mājā. Visbiežāk tas, ko mēs redzam analizējot saturu, bērns ir savā mājā, savā istabā, savā vannas istabā uzņemot šo skailfoto. Viņam šķietam drošībā. Ir pat bijis, kad mēs ja ar skaņu ir video, mēs pat dzirdam, ka vecāki sauc vakariņās bērnu.
bērnu. Paralēli, kamēr viņš fotografē un filmē sev Kailu. Līdz ar to bērns mājās aiz aizslēgtām durvīm, ja viņam ir vietā, un galīgi nenozīmē, ka viņš ir drošībā. Un, nonāk kaut kur pedofilu tīklos, mēs pēc iespējas mēģinam dzēst to saturu, bet nekad nevar zināt, kur tas atkal nonāks. Un bērnam, tajā brīdī varbūt nav sajūta, ka viņš tiek pakļauts riskam, jo varbūt viņš ir vannas istabā, vai guļamistabā, kur viņš ir pieradis noģērbties. Un fiziski viņu neviens neapdraud. Iespēja, viņš sāk ciest tajā brīdī, kad viņam draud, kad ar viņu manipulēt sākā, vai arī varbūt, jo pat neviens ir tikai savācis šīs bildes, vienu reizi to izdarījis, savācis no bērna bildes un viss vairs neaiztiek bērnu, tad es pieļauju, ka šis bērns vienkārši pieaugušā vecumā, kad viņam pašam būs bērni, tad tikai sapratīs, kas viņam nodarīts ir. Vai tad, kad piemēram, sāksies attiecības, kas ir intīmas attiecības, iespējams arī tad sāks saprast pagaidi. Kaut kas nebija labi, vai ne? Es kaut ko atceros. Un uz kurien parasti ved pēdas? Šie cilvēki ir bāzējušies Latvijā, vai tomēr lielākoties tas ir ārpus Latvijas robežām? Lielākoties ir dažādi, tas, kur mēs arī, tad, kad mums ziņo, mēs, tad, kad saņemam par saturu, kas ir šis bērnu seksuālas izmantošanas, bērnu pašu radītais saturs, mēs saņemam atbilstoši tam, kur šis saturs fiziski ir izmitināts uz serveriem, kur tas stāv. Un tas nenozīmē, ka tie ir Latvijas bērni. Mēs redzam arī no visas pasaules bērnu. Tur ir vienkārši fiziski uz serveriem, kurā valstī stāv saturs. Tās valsts ziņojuma līnija un valsts policija sadarbojas ar elektronisko pakalpojumu elektronisko sakaru komersantiem un dzēš ārā to saturu. Un tas ļoti iespējams, ka vienkārši mūsu Latvijas bērnu fotografijas ir kaut kur citur, nezinu, Spānijā, Amerikā, vēl kaut kur uz serveriem. Tad tur rīkojas ziņojuma līnijas un policija, lai izdzēstu. Šie varmāks ir dažādi bērni jau 7, 8 gadu vecumā pietiekoši pārvalda angļu valodu, lai viņi tādā elementārā līmenī varētu sarunāties. Jo viņi ir, iespējams, ja viņi no 4 gadu vecuma, piemēram, vecāki, viņiem ir pietiekoši ilgi katru dienu ļāvuši skatīties animācijas filmiņas, piemēram, angļu valodā. Bērni ātri apgūst šo valodu. Un 8 gadu vecumā viņš var sarunāties angliski jau, ja no 1. klases, jau viņam tiek mācīta angļu valoda. Bet ir dažādi, ir arī, protams, latvieši, bet atviešiem ir lielāks risks uzrunāt Latvijas bērnus, jo viņus ir vieglāk noķert. Tie, kas ir kaut kur no ārzemēm, nezinu, no Amerikas vai no kaut kurienes, tos savukārt ir grūtāk noķert, protams. Tas, ko vecāki arī šajā aptaujā saka, ka 81% no viņiem ir iepazinušies ar bērnu mobilā tālruņa funkcijām un drošības iestatījumiem. Ar to ir pietiekami? Tas, protams, ir ļoti labi, ja vecāki ir pirmkārt jau izmanto tos drošības un privātuma iestatījums, jeb rīkus, kas ir jau iebūvēti. Tā tad ir Android platformā un iOS platformā. Katra ir jau savas tādas iebūvētās drošības, bērnu drošības, ka to noteikti vajadzētu izmantot. Visas platformas, e-pasta, visur, kur bērns reģistrējas, arī drošības iestatījumi. Tas, protams, ir ļoti labi, bet sarunai ar bērnu ir jābūt. Mēs nevaram tikai paļauties tehnoloģiski un ar bērnu nerunāt. Tāpēc, kā bērns varbūt aizies, nezinu, uz klases biedru tālruni, to pornogrāfiju redzēs, vai caur klases biedru tālruni kopā, filmēsies un fotografēsies kameras priekšā. Pastāv šis risks, tāpēc vienmēr ir jārunā par saturu, ko es redzu, par cilvēkiem, ko es sarunājos, par savu privātumu, ko mēs fotografējam, filmējam, ko mēs liekam internetā. Jo bērni ir naivi. Un mēs nedrīkstam to aizmirst. Viņi ļoti, ļoti uzticās un viegli ievilināmi. Un kā tu teici, sākumā vienkārši sarunas par visu kaut ko. Nezinu, vai tev ir mājdzīvnieks, kaut kādas pavisam parastas sarunas. Un beigās tu jau esi aizvilināts kaut kur un esi kā bērns iekļuvis patiesi milzīgās nepatikšanās. Un viņi paši neprot tikt ārā, viņiem nav šīs dzīves pieredzes, viņi nesaprot, kāpēc draugs pēkšņi kaut ko tādu dara, kas ir draugs bijis, viņš domājas, ka tas ir draugs. Un tāpēc ir svarīgi pirmkārt bērnu izrunāt,
kuras ir tās situācijas, kad noteikti pat, ja mazliet jocīgi liekas. Kaut vai, nezinu, arī it kā draugs bijis, un mamma ir pamanījusi, ka tas draugs ir sūtījis šos gumijas banāni, tiem mīcāmie. Tādu gumijas video, kur viņš mīc tādu gumijas banānu. Protams, mammai uzreiz aizdomīgi, viņa vienkārši pamana to video. Un meita vienkārši domā, kā mums ir dažādas mantas, rādām viens otram, kādas mums ir mantas. Tu zini, kā, un mamma prasa, tu zini, kā tavs, nē, parasti tikai kaut kāds rokas, kaut ko, neko nerāda. Tad bija skaidrs, paveicās, ka neko meita nebija paspējis, bet, meita ir pilnīgi pārliecināta, ka tas ir vienauds, ka tas ir draugs, ar ko viņa runājas. Ne. Maija, milzīgs paldies tev par šo sarunu. Atceramies, droši internets LV ir tā vieta, kur mēs vēršamies pēc informācijas. Pēc palīdzības arī, ja ir kaut kas noticis un nesaprotat, iet uz policiju vai neiet, kā rīkoties, noteikti rakstiet mums, konsultēsim, ieteiksim, palīdzēsim. Iespējams, vecāki arī baidās, kā būs policijā, vai ne? Kas tur īsti notiks? Policija noteikti nebūs pats vienkāršākais, jo policijai ir savs process, kas ir jāiziet, protokols. Visa procedūra jāiet cauri. Protams, bērnam arī būs gana sarežģīti tas, jo viņam atkārtot, tad viņam būs jārunā ar vairākiem cilvēkiem, jāsniedz liecības, bet tur tad ir jāsaprot tas pārkāpumu, teiksim, cik smags ir bijis, tad jau mēs arī konsultējam, kā rīkoties un pārunājam ar vecākiem kopā, vai viņi izstāstam, ko tas nozīmē, un vai viņi būs gatavi, un ka jāsagatavo arī bērns tam, kas viņu sagaida. Jā. Un palūdziet arī saviem bērniem aizpildīt SOS droši internets LV šo pašpalīdzības testu, pārbaudīt. Tur tāds arī ir. Vai tu ar kādu draudzējies internetā, notestē savu draudzību? Tāds bērnam jautājums ir. Bērns var notestēt savu draudzību. Vecāks var vienkārši pajautāt, vai ir bijusi sarkanā atbilde vai zaļā. Ja zaļā, tad viss kārtībā. Ja sarkanā, tad jāmēģina noskaidrot, kas tad ir bijusi tā sarkanais karogs, kas ir parādījies bērnam, ka iespējams viņš ir cietis no pavadināšanas. Un kā Maija šodien stāstīja, patiesībā es laikam nebiju iedomājies, ka šie skaitļi ir tik lieli. Ja? Kaut kā jau tu dzīvo savā pārliecībā, ka varbūt viss ir nedaudz labāk nekā patiesībā ir. Paldies tev par to, ko jūs darāt. Tas ir man šķiet milzīgs un vispār neatsverams atbalsts cilvēkiem. Jā, mācīties sadzīvot ar šīs digitālās vides un arī ēnas pusi un mācīties tur pasargāt sevi un savus bērnus. Paldies, sirsnīgs. Ja jums šķita šī saruna vērtīga, nosūtīt to noteikti kādam, kura ģimenē aug bērni, jo ikdienā jau mēs bieži varbūt pat par to neaizdomājamies, vai ne? Un kaut kā naivi ticam, ka bērni arī spēlē tur kaut kādas Candy Crush spēlītes, jā. Lai gan patiesībā Roblox tagad. Jā, Roblox tagad ir aktuāls, pareizi, jā. Kaut ko tādu un neaizmirsīsim, ka arī tur ir čata iespējas, jā. Jā. Un cilvēki, kuri ir ar nelāgām tieksmēm un nodomiem, viņi jau zina, kur bērni ir. Jā, viņi izmantos visas iespējas, un ja jūs nebūsiet sagatavojuši bērnu, kā rīkoties, tad, diemžēl, šis pieaugušais ņems virsroku. Jā, paldies tev par šo sarunu, un paldies arī jums, ka klausījāties, skatījāties. Mēs tiekamies citā reizē.